Es ir Kamēli braukusi. Nē. Es esmu dzirdējis, ka viņi spļauj. Es spļaušu pretī. Mēs cenšamies parādīt jums tā, lai jūs arī sajustos, ka jūs esat šeit ar mums. Es ceru, ka mums bija šī vismaz sanāk, ka šī ir pirmā reize, kad mēs ko tādu darām. Vienā augstā rudens dienā es ar Sandiju izdomāju, ka gribam aizbēgt no augstās Latvijas uz siltajām zemēm. Ideja bija spontāna un laika mums nebija daudz, lai mēs visu kvalitatīvi saplānotu mūsu braucienam. Mums arī abām nebija idejas, kur mēs gribam doties, bet noteikti tur, kur ir silts un kur mēs varam atrast piedzīvojumus. Tālāk nāca GoTrip, kas mums pēdējā brīdī piedāvāja braucienu uz Ēģipti, all-inclusive viesnīcu Merkure Hurgada. GoTrip mājaslapā katrs no jums var saplānot savu ceļojumu. Tas ir super vienkārši. Viņi piedāvās dažāda ceļojuma pakas un tu pielāgosi visu pēc savām vēlmēm un ieskatiem. Bet mēs arī negribējām tikai sauļoties, peldēties un ēst visu laiku par brīvu viesnīcā. Mēs gribējām arī dabūt jautru piedzīvojumu. Mēs brauksim uz Ēģipti un mēs tur būsim 5 dienas. Šajā braucienā mēs kaulēsimies ar vietējiem, brauksim ar kvadracikliem, ieraudzīsim kamieļus un pirmo reizi dzīvē izjāsim ar viņiem, kā arī baudīsim viņu ēdienkarti, kas varbūt nebeigsies tik labi kā iecerēts. Īsumā bišķiņ patīrījām trubiņas. Tad šajā sērijā mūsu vloga atskats par piedzīvojumu un sērijas beigās padalīsimies ar to, cik viss izmaksāja šajā braucienā un vai bija tā vērts. Iekārtojamies ērti dīvānos, paņemam kaut ko garšīgu un lecam iekšā mūsu piedzīvojumā. Un es jau vācu mantas, kuras ņemšu līdz uz Ēģipti. Jo piekdien rīt pēc darba es iebraucu mājās, paķeru visu un laižos pie māsas, lai man pieliek skropstiņas un palikšu tur pa nakti, jo sestdien 11. mēs jau izlidojam, jālido būs 4 vairāk stundas un lidostā jābūt laicīgi. Tāpēc, jā, šodien visu jau salikšu, lai varu pēc tam rīt pēc darbiņa visu čiņ čemodānā un prom. Mamma atbrauks, paņems manus bērnus uz laukiem. Pieskatīt. Tagad es no skapja dabūju ārā savas vasaras tupeles, krokši un ūgas sandalītes. Es domāju, ka botas ar tāpat ir jāpaņem. Es vispār nezinu, vai tur būs silts vai nebūs silts. Labi, ka mums ir nododamā bagāža, jo es paņēmu ļoti daudz drēbes un mamma atvedīs vēl. Paņemsim sportam botas. Tā man jau būs kaut kādi 4 apavis. No māsas aizņemšos kurpes vēl. Labi, kad ir māsa. Man vēl aksesuāri jāsaliek. Pēdējā ceļojumā Spānijā es pazaudēju savas austiņas, tāpēc šīs te 2, kas man ir, es labāk paņemu abas. Jā, vienas ir kaut kāds lētās, ka man nebija līdz normālās, un es vienkārši nopirku, lai man ir uz džimu. Un tad šīs es ceru, ka es nepazaudāšu. Mums vajag aksesuārus, tad mēs ņemsim šos, manas mīļākos, protams, šos, pučītas auskariņus, šos. Man liekas, ka mums vajag arī ķēdītas, ko lipt ap vēderu, vai ne? Jā, un vēl es gribēju atgādināt, ka vajag arī paņemt kaut ko puncītim, jo, ja tīpaši, ja jūs braucat uz kaut kādu all-inclusive, kur būs ņama, ja? Tad ir svarīgi kaut kas puncītim, jo mēs nekad nezinām, kas ir ar tiem ēdieniem. Labi, es zinu, ka Eģiptē aptiekās ir diezgan cheap un var dabūt jebkādas zāles, jo viņiem ir tas fakts, ka tur nevajag receptes un visas antibiotikas, kas mums ir, tur var dabūt bez receptēm, 85%. Tā ir tāda interesanta lieta, ko visi ved no Eģiptes. Tagad nevis tur saldumus vai ko. Nu, protams, tos arī, bet kāpēc vispār par zālēm runāju? Jo mēs taču esam jauni un skaisti. Mums nevajag zāles, vai ne? Bet nē, nopietni, iemetat somā kaut ko tādu, jo var noderēt labāk, lai ir, nekā, ka nav. Mēs braucam uz vietu, kur ir 28 grādi, un jānopēr taču normāls sauļošanās krēms, vai ne? Es iegāju drogās, un es vispār meklēju to stendu, man pasaka, ka tas stends nemaz nav, jo sezona ir beigusies, ka viņiem ir kaut kas, bet tie sauļošanās krēmi maksā 22 eiro, un man ir tāds tā kā, nopirku. Man ir vēl viens tāds. Viņu sejies. Mošku uz vietas varēs nopirkt, tāpēc es mošu tur lētāk būs, jo Eģipte ir cheap valsts. Un, jā. Bet izsakot, es īsti vēl tā kā nevaru aptvert, ka mēs braucam kaut kur, reāli, jo vienkārši ārā ir drūms un augsts. Un es nekad neesmu lidojusi, un Vika arī nav nekad lidojusi nekur. Un es atvēru, paskatījos, cik tur ir grādi. 29 grādi vienkārši. Ko? Es vienkārši iedomājos, ka mēs esam pieraduši pie tā vēsuma, mēs ielidosim lidostā, mēs iziesim ārā no lidostas un būs tas karstums tā vienkārši. Un tu mums būs dots, oh my god, cik karsts, es derē, ka tāda teikuma būs. Hello! Labrīt! Mums
šobrīd. Rītīgi drūma diena. Jā. Un tagad mums ir koferi. Mēs ieliksim jau mašīnā viņus. Es biju tas, ka bija runāts, ka es būšu te 8. Cik ir? Tad, kad tu man zvanīji, es arī vēl nebiju gatava. Es krāsojos, tagad ir 8:24 un mēs tāpat uz 9 būsim lidostā. Jā, būs chill. Kā es saku, 9, tad ir 2 stundas līdz lidojumam. Reģistrācija beidzas 40 minūtes pirms lidojuma. Viss, es domāju, būs ok. Būs chill. Let's go! Šis satraukums ir īstenībā. Kā jau pēc tam nākamie kadri no lidostas, un tad jau... Bye! Ko, Roberts, tad mēs sabraucam ceļā? Nav jāstrādā. Ne? Ko nedrīkst par manu vārdu? Es vispār redzēju, jā. Es domāju, tev jautāt, kāpēc viņa ir tik īsa. Es jau kā domāju. Pārāk īsa, man liekas, vai ne? Ja man liekas, pārāk īsa vajag... Tā arī bija. Nepierasts vienkārši. Arī tev nav. Arī man tīsi. No darba nekur neizmuks, jo Roberts arī brauc uz Ēģipti izrādās un Sintija un mazais Vitatīšu. Jā, būsim vienā lidmašīnā citās hoteļos, bet... Tikai savējie saka, ka Latvija ir maza. Latvija ir maza, bet šitā saka... Šis bija pilnīgi random, man Vika vienkārši saka... Vispār neplānoti, man Roberts ienāk kabinetā un prasa, cikos tev lidmašīna? Saku 11. Nu tikamies lidmašīnā. Perfekti ir, ka tu nodod bagāžu un tev ir tikai somiņam, tu čilo vienkārši pa taksto zonu. Jā, tā kā mums bija iespēja vai nu paņemt rokas bagāžu vai nodot. Protams, kad ir ētāk nodot, jo nav vienkārši jāstaigā. Un es knapi stagāju, bija 23 kg, man bija 21 gandrīz, un man bija lielais čemodāns, un es visu paņēmu līdz, man liekas, visu iespējamo, es biju gatava visam. Kroši es atbraucu, es saku tā, davai paskatāmies, cik mums ir smagi koferi. Bet sajūtām likās, ka ir vienādi. Man bija 13 kg un 80, jā, un tev bija 20. 21 gandrīz, jā. Jā. Un tā Eģiptei man vajag šo. Mums ir jābūt uzmanīgām. Paņēmu ļoti daudz paukstības, līdz mega daudz. Man liekas, 6 paukstības kā... Šī ir lieta, kas meitenēm parasti patīk. Ceļojumos visas tās smaržiņas, viņi ir tik ērti vienkārši. Wow, Fast and Furious. Lewis Hamiltons. Zini šito feature, ar šito te paku? Ar šito paku uztaisīt pārslas no rīta blēno. Kad tu uztaisīji ar pienu, tipa daudz, es gribu pamēģināt, bet man liekas, būs tīgi saldi. Hurgadā C17. Let's go! Šādi izstāsta Latvijā kvadrciklu. Mums būs savādāki. Mums būs tas smiltiņas. Mēs esam lidmašīnā beidzot. Jā, mums vajadzēs, mēs esam pašā priekšā, un man ir lodziņš blakus. Man atļauj man sādāt. Jā, bet... Vairāk kā 4 stundas jālido, man ir planšeta, man ir Netflix salādētas sērijas, Office. Mūzika, austiņas, tā kā atsūtīsimies, un tad mēs būsim. Tā kā redzam šo drūmo skatu pa logu. Šis drūmais skats drīz samainīsies, tūlīt būs saulītē. Jā, vienmēr darbs ir līdzi. Man liekas, tas būs labs bildēm, jo viņš ir uz akumulātora un ieliec vienkārši somiņā līdz pat lidojuma laikā. Lidakcijas mums vēl vajadzēs NCL 15 kā Rīga. Mums vajadzēja aizpildīt kartiņas, kur mēs tur salikām savus datus, lai ar pasi mums kā nav Eiropas Savienība. Forša komplementēšana no dažu laba mēs uzēdām. Mums arī daudz končas dāvināja. Jā, mums ļoti daudz dāvināja, tāpēc paldies jums, ja jūs šo skatāties. Bet, jā, tad jau tiekās. Ir silts! Yes! Ir reāli silts. Oh my God! Eita nosvasties uz turieni! Man šķiet, šis ir nepareizais autobus uz darbu. Pareizais autobus! Ir jau 6:34 un mēs izlidojām 11. Mēs vispār cēlāmies jau cikos. Mums kā vienmēr viss sanāk ne tā kā vajag. Nu kas tas ir, kā es nestrādāju? Mums tūlīt nesīšu čemodānus. Šis ir tas pareizais numuriņš. Es esmu nogurusi. Es arī esmu nogurusi, mēs jau esam pamodušās. Es pamodos 6:50, 11. izlidojām, tad mēs 5 stundas lidojām. Tad mēs braucām uz viesnīcu, un tagad mēs vēl netiekam numuriņā. Jā, jo mēs braucām, un tas gids mums tāds saka, ka tas ir vissliktākā viesnīca, kādu var izvēlēties. Jā, mums pēdējās izlaida cipa tā kā. Jā, un vispār fun fact mums ir tas, ka mūsu viesnīca ir 4 km no lidostas attālumā, tā kā nav ilgi jābrauc. Un mums bija jāizbrauc pa visām viesnīcām. Ir, zaļš. Man vajadzēja padiet. Ok, let's go. Pirmais iespējas mūsu hotelim. Ok. Igēna. Ūdens reku pudele. Ir kondiška. Jā, ir vēsuri labi.
Ļoti Jā, bet pasties dīvainīgās gultas. Tā kā, Zin kā, varētu būt labāk, bet latviešiem vienmēr var būt labāk, un latviešiem vienmēr viss ir slikti, bet nē, šis ir okei. Mēs te tikai gulēsim. Mēs jau visu laiku būsim ārā, kaut ko darīsim, un jā. Eģipte! Tad baigi to pakti. Seiki? Hey. Sorry. Hello. Sorry, we saying in our lunch. Yeah. We are saying in our language, hello. Seiki. Is that for you? Thank you. Have a nice time. Thank you. Esam piecēlušās. Ir 7:30. Taisamies uz basēnu doties. Saulīte ļoti laba. Skats arī ir ļoti labs. Varat redzēt, tā izstāst mūsu balkoniņš. Tur ir jūriņa tālāk, saulīte silda. Es starp citu tas ūdens, kas tur ir, viņš ir ļoti zaļš. Nevis zaļš, bet zils. Taisīsimies, džumīt. Un tad jau ņemāt brokastiņās. Jā, mēs ejam peldēties, tā kā. Let's go! Mēs varam pastāstīt kādu privilēģiju starp blondīnēm. Vakar gājām vakariņās, meklējām vietu, kur ir all-inclusive bufete. Un mēs paprasījām vienam, kas tur strādā. Viņš uzreiz kaut kāds restorāna menedžeris izrādās un pasauca mūs un uzsauca mums vakariņas savā restorānā. Vienkārši tas bija ļoti nenormāli garšīgi. Iedomājieties, kad jūs mājās cepjat sašliku un ir tā smarža barbecue. Gaļa arī tāpat arī garšoja. Tik garšīgi tāds dūmakains un es sajūtos kā mājā kaut kādu sašliku vēstu. Okay, labi. Ejam brokastīs. Jo, pacāni, jā. Mūsu brokastu reviews no Sandijas, kur Sandija dosies. Viņa sākumā, kāda ir tava stratēģija? Man viņa sākumā jāapskatās, kas te vispār ir, un tad es varēšu. Thank you. Silta reāli, es nolikšu te. Thank you. Wow! Labais! Wow! Wow! Tad šādi taisa Eģiptes pīrāgus. Jā. Un tad ir Vika, kurai ļoti reti gribās no rītiem ēst, un parasti es to nedaru, un man vienkārši skatos, bet es saprotu, ka es vakar tik daudz jau apēdu vakarā, kad man pat šodien vēl negribās ēst. All-inclusive. Man jāsteig pa vēders, laikam, lai es varētu apēst. Sandija mums jau te izmanto pancakes. Cik teiks, tas ir diabēts. Varbūt tomēr arī augli, lai veselīgāk. Okay, Sandija taste tests. Ūdeni mēs nedzeram, mēs noliekam maliņā, suliņu drīz. Vienkārši maizīti, šis ir tas pusītis. Jā. Jā, Vika pat dzert ūdeni, ja te varētu dzert ūdeni, bet man ir bail, ja tas nav no veikala, tad... Reāli garšīgi. Viņa vēl silta bija, ka jā, man viņa vēl krem silta. Vikas mācība vakarā neesmu pārāk daudz, lai no rīta arī gribētos ņemāt, un es varētu būt brokastu pamēģināt, jo tad es jūtos vēl pādus. Sandija dodās peldēt. Sandija saka, ka man arī jāiet peldēties. Augsts. Jā, tu sasildēs saulītā, un tad pēc tam vai baseinā, un liekas ļoti, ļoti augsti. Viņa apsēdīšos mirklīti. Vienī pauzīte. Liekas šodien ārā skaists. 3, 2, 1. Labs. Ej, tu nos tik labi. Saulīte un baseins un palmas. Vēlamies šajā sērijā izcelt ceļojuma aģentūru GoTrip, jo bez viņiem mēs te nebūtu. Šis bija ļoti spontāns ceļojums, un viņi palīdzēja atrast labāko mums. Veids sveiciens GoTrip un meklē arī sev ceļojumus plāno laicīgi vai spontāni. Tur ļoti labi pēdējā brīža piedāvājumi. Laicīgi jau izdomā, ka tu vēlies braukt un atrodi sev patīkamāko. Un tas ir tā vērts tiešām, ir īpaši šajā laikā, tāpēc droši arī ieskaties tu un paskaties, kas tev darētu, jo es vispār nevienu darbību, lēmumu nenožēloju, jo tas tik labi vienkārši. Un tā ir tāds izbaudam Ēģipti. Te fonā pļauj zāli un te viss smaržo pēc zāles un tik smaržīgi un skaisti un saulaini un baseins un jūra te ir zila. Es esmu šokā, ka te jūra tā izgriezās uz tevi. Es gribēju teikt, es tā
nemāku darīt, tad izstāst, ka tev var nav viegli. Sanāca. Mums nevajag traumas. Jā, vai ne? Mums jākāpj tā ārā. Motions Baywatch. Tik nice. Mēs domājām, ka nekas neiesauļojās, cik mēs tur bijām pusstundu. Man jau ir līnijas. Oh my god, no. Man ir, Tev ir arī? Šeit. Jā. Un tad man ir... Reāli, jā. Nē, nu, tas jau ļoti labi, jā. Būsim brūnes. Tu priekšiņā gan nav īsti. Bet aiz mugurē, jā. Okay. Labi, es arī gulēju vairāk, man liekas, uz puncīša. Anton called to the hotel. Oh, okay. When you finish before 2 minutes, 3 minutes, Okay. Anton called to me. Yes. Okay. Mēs te iekāpām stilīgā vāģi, viņam ir stilīgi ģiteki. Jā, bet ir sporta stūri. Jo, ir laika oči glamurnavs. Meklējam taksi, lai aizbrauktu uz kaut kādu to Antonu bazaru, kas ir tirdziņš. 650 metri. Jā, 650, bet skaitījāmies taksi. Domājam, nu labi, tu būs 10 eiro, vai ne? Tu parādi 38 tās Ēģiptes naudiņas, un mēs paskatāmies, cik tas ir eiro. 10 centi, tā kā, kā? Tas ir izdevīgi viņiem. Ok, labi, tur nav jābrauc tālu, tur ir kilometrs, bet tāpatās. Ja būtu 3 kilometri, tie būtu 2 eiro. Vai pat vairāk. Abdu. Tāpēc... Man tagad ir jāmēģināt savu tūberis, jo mūsu iedeva par vēl tevi atpasināt. Jā, viņš man tāds saka, mums ir taksis, kāpēc jums vajag Uber viņiem? Un mums tāds, nu kā, nu, mēs jau nobukojam. Viņš saka, mums par brīvu viņš ir, par brīvu, atcelies, par brīvu. Un tad mums bija tāds, jā, ok. Un viņš tagad jūtās ļoti labi, jo viņš divas čikstas blondīnas ved uz tirgu. Can I show people your steering wheel? It's very cool. Yes, of course. No problem. Where did you get this steering wheel? This steering wheel. This? Yes. This present for me from Italy. Oh, it's original? Yes. Wow, that's nice. Thank And you. very nice speedometer, like blue Yes. and chrome, yes. Thank you so much. Vika bija shoppingā jau, un mēs brauksim vēl shoppingā. Ceļš viņiem ir labs, bet viņiem ir ļoti interesanta braukšanas kultūra. Viņi vispār baigi nebrauc pa lieniem, viņi vienkārši brauc pa vidu. Jā, Tas ir viens. Un pastāst par tām gaismām. Jā, mēs vakar braucām tā kā tajā tranzītā no viesnīcas, ne, bet no lidostas uz viesnīcu. Mēs braucam ar busiņu, un viņš vispār brauc pēc gaismām. Mēs viņam prasām, kāpēc jums nav gaismas ieslēgts. Viņš kaut ko tur izmet joku, ka viņiem ir laba redze, ka viņiem nevajag. Viņi ir ļoti profesionāli, bet traki driveri. Jā, viņi ir traki driveri, un tā, ka viņi piebrauc tuvāk kādā mašīnā, viņi vienkārši uzmirkšķi, Jā, lai viņi redz. paskaties, man patīk, ka te ir Jā. aizkariņi. Tā kā, un zinu, ko mēs vēl redzējām? Mēs reāli redzējām tā kā to pīkapu, kur vienkārši aizmugurē visi sastēdušies. Viņš tā kā filmos, tā kā visi vienkārši tādi kumstēji cilvēki sastēdušies. Es nezinu, kā to savādāk nostāvot. Un tagad reāli tajā visā. When you finish, Okay. Anton called to the hotel and I come to us also for park for free. Okay, thank you. This is our ride, mūsu vāģis. Tā, paskatieties uz šiem diskiem. Bet kā Švābe teiktu, ka te ielien bišķiņ par daudz, ja? Bišķiņ zemāk vajag. Yes, okay. This is his name Mario, okay? Okay, When you hello. finish, he called to me, okay? Okay, thank you. Yes, okay. Okay, See you. nice. See you. Khali balak min Mario. Okay, see you Okay. later. Let's go, ejam shoppingā. Tu saldi visu? Tur ir tik daudz visu kā. Es pat nezinu, kur sākt. Nosaukumu arī vēl. Pagad, te dateles? Nē, tās nav dateles. Tas ir kaut kādas vietējās končas, man liekas, tā kā Turcijā līdzīgas. По-русски говорите? Да, немножко. Хорошо. Посмотрите, вам если нравится товар, иди в корзинка. Хорошо. У нас все написано цена на фунта. Да. $1 48 фунтов 40 цент. 1 евро 50 биат. Почитать на курсах это, если нравится товар, клади. Это лучше на вам все написано. Хорошо, спасибо. Как Спасибо. тебя вам зовут? Что это? Как тебя вам зовут? Виктория. Вика. Виктория Секрет. What's your name? Sandija? Oh, beautiful name. My name is Mario. Ok, Super. Mario Kart. Dubai chocolate. Mums jāpaņem, jāpagaršo, Es ne? noteikti paņemšu. Te jau visādas ir grūti izvēlēties. Bez Dubai. Dubai's chocolate, which is like real. The best one this. This one, yeah? Да, из фисташки. Okay, and the price for this? 8 евро. 4. 8 eiro. 8 евро. 8 euro. Yeah. Okay.
Okay. Где твой русский, Сандия? Нету русский, I have but Sandia five. нету. Five. But smaller. But it's also good, or? No, it's better. Bet tu vispār gribu drēbes, nevis sēdienu. Es arī, bet tā Dubais viņi izkustīs, man tur labāk Jā. nopirkt. Sorry, Jackie, es esmu no... Tu pievilsi Mariju. Es vismaz redzēju Roberta Vitola storijā, kad viņam Artūrs brālis atveda rītīgi stilīgu suvenīru no Eģiptes. Es arī gribu tādu atrast, mēs tagad meklēsim. Bet tā arī tik skaisti kaķīši, wow! Cik smuki. Saku, melnie skaisti ir. Tā, tu parādīsim, pats arī tas strādā. Mums vajag oriģinālā būt melns, ir atrast tāda, mums vajag citādāk krāsā. This Finnick with chai. chai? That's very good. No, very good, very good, yes. Coconut. Yes, this about beautiful. This really It's good really, flower. yeah, thank you, it's really, Thank you. thank you, very good. €6. Okay. Mēs izvēlējāmies šādus kaķīšus, ļoti skaisti, kas visām meitenēm interesē. Somiņas aiziet. Šis ir smuki, šis ir nice. Sandy, let's go shopping! Woohoo! Du-du-du-du-du-dum. Un kā tu vari izvēlēties kaut ko, es tik smuks? Neko var salīdzināt kvalitāti ar šteru, kas tas tāds. Šī jau sūdīgāk, ne? Jā. Mēs esam spečuki un mēs uzreiz pateiksim, kas ir sūds, kas nē. Nu, būsim reāli, nu, taču visi ir nopirkuši fake kaut ko. Es nekad neesmu neko nopirkusi fake, vismaz man tā liekas. Tu nemaz nezini. Es jau nezinu, ko tā veikalā pārdod, nu. Jā, vai ne? Un moši mums tā kā Robim vajag sapirkties Somijas un tirgu pārdot. Un tā mēs redzējām, viņa nebigāja baigi labi. Bet man patīk šitā, ko es domāju par šito. Man šis ir favorīts, un man ir favorīts vēl Louis Vuitton, bet ir Louis Vuitton. Louis Vuitton. Viņš tās fake, vai ne? This is good quality here. This is Yeah. about like Vietnam. Here Okay, about and price for this and this. everything was price. It's about 2,100. Is about like €38, €35. And this one about more the same price. €30, right? €35, 36. Sandija mums ir perakusi. Ko tu domāji? Personīgi es vispār nemāku kaulēties. Un es vienmēr tā kā, No nu labi, problēmas. lai jau, bet Sandija, man ir labi, ka ar Sandiju viņa māk. We have also shop in the hotel where is also bags, and these bags was like €20, I something have like the that. same I have this one for €20. Bigger, but not all quality is the same. I Yeah, know. but they have also good quality, and there was like €20. I have for €20 like this. But this one. Yeah, I understood, but there is good quality also. So I why know, I have but to? Here leather, a lot of quality of leather. Yeah, I but have- no, but they are same. So Not why the I have same, to no. buy like? See, this is not normal. This is about to spell here, and here the quality here leather. If you have lighter, I show you this leather Yeah, or not. yeah, I understood. Well, why I have to take about 35 if I can take about 20? No, Because- not really. Yeah, really. in the hotel we also have bag shops. Not the same quality. This is She also buy this about 15. Like this I have for 15. No. I have quality. The Yeah, same. but But I know. I saw this Not bag. bigger. I will Sandija buy tūlīt the izklausās tā other riktīgi this cīnās bag. par It's to okay. cenu. It's okay. 5 hours later. Yeah, but if you say that €3 is doesn't matter, then 30. Really, it's really just about like my business for electric, for everything. I'm so sorry. If you find, I give you. Kā jūs domājat, ir vērts? Pa 33. Ierakstiet komentārā, jā. Mums to būs jau nopirkt. Jā, tad tu zināsi, bija vai nebija vērts. 33 ir ok, vai ne? Ir, jā. Okay. Mafia. I'm in the good- Wallah mafia. Big I'm mafia. in the good Yeah. mood. You are At least €2. It's this. no 3. Yeah, now about. Okay, if I take about 33 euro, then I will buy that souvenir, a little discount. It's Eastern Europe vai wait, we're gonna see here. Man mammai maku vajadzēs apsolīt, ka mammai maku nopirkšu. Te parasti, man liekas, ir labas smaržas, ne ārā, abu visas šitās. Viņš tāds dužēlais, ne? Jā, dušu žēlē. The most popular one, which one is it? It reminds me of something.
It's really sweet. You are not like sweet? I'm sweet, but I don't like the perfume sweet. Šitā nē. Kamīņa piena krēms. Krēms tieši tas ir, ja? Krēms, jā, šitas viņi tā kā padara laikam mīkstu ādu. Nu, viņš mīksts, tādu mīkstu, tā kā, Jā. Smaržo arī labi. jā, viņš smaržo arī labi. Un price? About like 10 euro. Okay. It's about vanilla milk. 3, 2, 1. Wow. Jā, labi izstāstīt. Tik labi izskatās, jā. It looks very beautiful on the camera too. Jokers. Kā Vika iepērkās? Man ir soma te, man ir soma te, man ir soma te, man ir soma vēl šeit. Un vēl maciņš mammai. Man vēl atnesīs maisiņu Pradas. Šitās ir diezgan nice. Tas ir nice, un cipu tas, ka fake, kāda starpība. Vai ne? Viņas Tā kā kāda starpība. Smuki Prada, jā. Jūs nekad nezināt, kādas somiņas jums pārdod. Tā kā, Par labu atlaidi, tas mēs iedosim pārdevējiem Lucky Punch nogaršot. Yes, this is also Prada and this is for you. A drink from our country. It's a muscle drink with caffeine. Yeah. You can try it. It's pineapple flavor. it's limited edition Yes, because it's you cannot buy in your It's country. just, It's only in Latvia. For now. For now, yeah. It's nice. It's yeah. nice, yeah? Right? I have here Yeah. similar but a little bit different. It's like Schweppes, I say. Ah, okay. Similar, But like this is a zero sugar, so it's healthier. Yes, yeah. And it's give energy for you. Vika iepērkas un iedot Lucky Punchu. Tagad, cik mēs samaksājām, mēs samaksājām īstenībā ļoti maz. Viens, one, and two. And where is something present for me? For my children? Your children, I will see if I have something. Okay, like this. Thank you. Okay? Thank you. Thank you. Viņam ir BMW josta, 10 eiro. Nu, cipa tā kā varētu, bet... Nu, nē. Kuras viņu vilkas? Can you make it No, short thank you. or long or something? Oh, thank you. okay. Thank you. Man ir 3 somiņas un maks 105 eiro. Es domāju, ka tas ir diezgan labi. Vika nokaulēja pat pilnībā pāris eiro. Un esmu priecīga par savu iznākumu. Vika ir iepirkusies. Ok, skatāmies tālāk, plīdās jau mūs atkal sāks jau piedāvāt jau rekur jau tur. No, thanks. Vika ir problēma. Es nopirku kaut kādas 6 somiņas. Bet ne tikai sev, ja? Tā kā visai ģimenei, visiem es to sapirkos. Un man tagad ir problēma. Man jāmaksā 160 eiro, bet es ceru, ka es nokaulēšu uz 150 un es iedošu viņam dzērienu. Es ceru, ka viņš piekritīs. Make it on the 50 and I give you extraordinary drink from our country. Yeah, it's very tasty. You can try it. Yeah, but I work here. Yeah, and I can give you I 150. I can't because I work here. I don't. It's not my shop. Okay, Problem. If okay. this my shop, Yeah, I have no problem. 100. Bet tad neatstāj to dzērienu. Yeah, I will. Meow. And I don't have 10 like this. You can change. Mums nerādīsim, ka tikai neizdevās nokolāties. Labi, ka bija tāpat labu cenu. Jo visiem tagad mēs sēžam recepcijā un gaidām mūsu transportu, lai brauktu uz garāžām, kur mums būs kvadras. Jo mēs šodien braucam ar kvadricikliem izbraucienā, vēl ar kamieniem, un tad būs kaut kādas vēderdejas un vakariņas, un tur kas tik tur vēl nebūs. Es baigi nezinu, es Vikai 3 reizes vienmēr to pārprasu, un viņi man vienmēr atkārto no jauna, un es vienalga nezinu, ko mēs darām. Jā, mēs gaidām mūsu šoperi vēl joprojām, un man enerģija ir uz 5 no 10. Šodien ir sagrums, nedaudz iespējams saindējos rēdienu no nejausmas un centīšos izdzīvot, un tad jau redzēs, tā kā Vika varēs nodot pilnībā uz visiem 100, tā kā tam ir jābūt. Es centīšos arī, jā, tā kaut kā man vispār ir jauns brīvs. Šis ir mūsu gids. Redzēju. Saprata. Ja jūs braucat uz Ēģipti un jūs gribat izbraukt ar kvadrcikliem, tad noteikti mēģiniet skatīties no reālām vietām uz kvadrciklus, jo, ja jūs paņemsiet kaut kādu tur džekiju, kurš tev piedāvās labu oferu, tev var gadīties arī, ka tev ir sūdīgs kvadrcikls nobraukts un pilnīgs mēsls. Labāk ņemt no tām aģentūrām, jo viņam, protams, nekad neteiks, vai tas ir labs vai nav labs. Un... Vienmēr jābūt 2 soļus priekšu, jo visi te mēģina apčakarēt un nopelnīt. Tieši tā. Nočakojiet 2 reizes, vai ņemat no sevi 5, vai varbūt vairāk samaksājiet. Ja nē, jūs paņemsiet kvadrciklus, gribēsiet ietaupīt, viņi neies. Come in now. Come in now. Come in now. Come in now. On the tour. Sorry? On the tour. Tour. Yes. Yeah. Yes, you are welcome.
Man dažreiz galva jau sāk sāpēt no tik daudz uzmanības. Jā, manē, mēs tas sūdzamies, ka tad nav uzmanības, tad ir par daudz. Tad ir par daudz, jā. Kas gribēs teikt skaisti? Šis ir pat sākums mūsu hotelim. Tur skaists piebraucamais ceļš. Man liekas, šis ir mūsu busiņš. Hello. Hello. Good. For quads, yeah? Yes. Tour. How much we have to ride there? How long is the ride? 10 minutes. Okay. From here to there. Okay. Okay, nice. Room number 1315. Yes, exactly. Yes. تمام يا عم مبارك. Pēc es sajūtos kā vēklasē, mums ir lukšurīgi sēdekļi, ļoti glamurčikā. Mums vajadzēja šitās šallas. Šallas arī, lai mums tā aptiņ smuki, jo bildes vajag. Mums bija tas priekals, ka mēs bijām redzējuši šito tajā mūsu mazajā veikalī, kas ir viesnīcā. Mums šeit, ka 3 eiro maksā. Mums bija tāds, nē, mums nevajag, viņa mums iedos. Tagad mums ķipa iedod, viņš tā 5 eiro. Visam 2 eiro. Jā, bet nu labi, nekas. Galvenais, lai viņš apsien tā kā vajag, jo es gribu to... Es gribu filmēt to video. Man patīk šoferis. Jā, man arī. Viņam ir vaibiņš, viņš iedod vaibiņš. Safari Ferrari! Shakira! Mums ir stilīgs vāģis. Prime automotive. Very nice, very cool. Un šis bija mūsu transfers. Arī ļoti labi izskatās. Man ceļu, ka mēs esam atbraukuši dzinēt, tā kā kaut kur... Kvadrocikli un buggy. Bet jā, vaibiņš tāds, jā. Let's go! Let's go. عن سفاري كريستال هاف درايفين best and best cool. Vibes ir, ka mēs sēžam rindiņā, tā kā kaut kādi sagulstītie, un tad mums pasaka, ka šitie ir jūs šitos, un ar pirkstiem. Jā. Tas tās vaibiņš tāds interesants. Jo es teikšu godīgi, viņi visi izskatās tā kā kaut kādi ziņi, tā kā filmās, un šitās visas negribam, bet tā kā Jā, mēs bet tas neesam. vienkārši filmas mēs skatāmies, un vienkārši tas Jā, vibes un ir filmās tāds. viņi te visi tādā, tā kā tāda bunģā sēž visi. Tur Bet viss ir jauki un viss ir kārtībā. Jā, mēs viss vienkārši kārtībā. gaidām. Robert, kas nav darbā, rakstīja, ka veikalā jāiet ārā palīgā. To ir palīgā. Mēs paņemsim to un kvadriciklus. Un brauksim, ja? Side by side. Tu lukturs paņēmi līdzi, ja? Nē, faktiski paņemsim. Tu bojā mēs nopirkām reāli. Jā. Mēs domājam, ka mums nav. Teikt to vārdu skaļi. Jā. Stulbi. Būt pa brīvietu. Nopietni? Jā, priekš jums. Tad mūs apčakarēja. Biznes. Viņš paņem dešuku no mums. Jā. Nopietni? Jā. Vot svolači. Aiziet, atdodat. Jā, saka Es viņiem nevajag. pateikšu, hei. Redzi, mums teica, ka mums ir labākas kvalitātes šalta, tāpēc. Jā, tā kā varbūt bija vērts samaksāt 5 eiro. Different quality for the scarves. Okay. Gucci. Sometimes there is high quality more than this. Tu dzēri vakar? Yeah, Jā. MashaAllah, MashaAllah. Looks like Arabian. MashaAllah. Let's go! Tagad سنانا حمو عشان نطلع انا وانت. حمو محمد. Zini, kā es jūtos, ir tas seriāls Netflix Outer Banks, un tur viņi arī štātinās. Sunglasses, guys. No. Just you, we need wait. Nebūs baigi tā kā karsts, ka mēs brauksim, mums būs ko elpot reāli. Es domāju, ka vējš tāpēc viņš Es domāju, jā, būs vējš. Allah. Vispār jā, tas ir vējš. Zemlaki. Tā kā filmās tie koku zaru, tie saiši jā, kā mūčkuļi. Tur, Roberts jau tā riktīgi proba. Vai ne? Niršu? Excuse me, let's go now. Okay, let's go. Okay, let's go! Sandie paņems tā kameras. Šobrīd mums ir 5 minūšu pauze, kur vai nu mēs uzpīpējam, padzeramies, un tad mēs brauksim tālāk. Man ļoti acis asaro, bet tā viss ir ļoti forši. Es nemaz negribu ņemt brīles no otras, bet reāli stilīgi. Man vienkārši nenormāli cepīši tas viss. Es tikai biju uztraukusies par to, kā tas viss sanāks. Veselā rindā, kur ir bildītas taisīšana.
Tūkstnesis, tā kā kvadrcikls, viss notiekās. Nu, varētu būt jaudīgāks, bet ir ok. Tā, mēs esam atpakaļ, mēs bijām otrais braucienā. Mēs visi esam vienkārši smiltīs. Tā kā vienkārši smiltīs, nu, mēs esam uz vīku. Man bija balta forma. Viss ir vienkārši smiltīs, tā kā. Bet ir ļoti forši. Te arī viss ir smiltīs. Vārda ir mainījusi krāsu. Salika no tā, ka vekšana. Un arī viss ir pat pulkstens noputējis. Kur man nodegusi seja ir? Ko tu te stāsti? Sintīs laiku dzer? Ja? Vīnas spreit. Viņš melo. Un galvenais pirmais jautājums, ko es Robertam šodien... Pasūtīja pirmais, kas bija. Brokastīs, kas bija? Šņabi. Man galvenais pirmais jautājums Robertam, tu dzēris es? Jā, es visu laiku dzeru. Es tikai 2 vīna klases izdzerusi. Es tikai ūdeni. Sandijā jau nedzeru. Bet dzers buhāri. Ne, bet tu jau vari. Nē, tu jau vari. Savāķītis tev savāķīšs. Nu, davai pazvanīsim jums, Viņš jau nevar piebuhāties. Tas alkohols Viņš tur tā likās ok. Es nezinu, kokteļus man teica, ka labāk varbūt nē, ka tur kaut kādā. Sintīs šodien rīt atnesā, viņa prasīja, viņai negrib ledu. Tad viņa atnesā Es prasīju, jā, es prasīju ledus kafiju, bet es teicu, bet kaut kā bez ledus viņš atnes ar saldējumu. Labais, bet garšīgāk viņam arī, ne? Jā, we are back. Oh, you're back. Jā. So cute. Oh. Yeah. Mēs esam pie kamieļiem. Es ar kamieli braukusi. Nē, es esmu dzirdējis, ka viņi spļauj. Es spļaušu pretī. Ok, šeit būs mūsu braucamie. Es esmu tik augstu. Ej, nost. Šis ir nenormāls experience. Mēs braucam ar kamieļiem starp kalniem Salbrietā. Braucām ar džipu Land Cruiseru. Tik forši. Es nevaru rītīgi nice. What's your name? Sandijā. Sandia. What's your name? Victoria. Victoria. Tas nav tā kā ar zirgu, tas ir Jā, tas ir tik augstu. Viņš tāds, Šis ir rītīgi interesanti un stilīgi. Tagad mēs iesim kaut ko padzirties. Robert, alu solī. Kā tad? Aldari. Here, after 5 or 6 kilo in this way, you have school. But the Bedouin, he don't like learn. He don't like go to school. He like learn only Quran. 100% for the Bedouin, that's all Muslim. Me, Muhammad, alhamdulillah, Muslim. But I can't marry for Bedouin woman. Because Bedouin, he married Bedouin. Bedouin, he married Bedouin. Jā, un labaši mazliet ar smiltīm, bet tas piedarās pie lietas, jo, nu, visur ir smiltis mums tā. Jā. Okay, this is the pharmacy Bedouin. All this the plant grow in desert here for drink and natural cream made from the desert. And for motion everything for water, how do you use it now? This is camel milk. Camel milk with coconut for body lotion and dark skin and so good for sunburn also. Can you try it? I know, yeah. But this is 100% natural. Don't worry, not like the city, this one. Okay? And now we smell it your skin. But what is this smell added here? Ah, this is 70% camel milk, 20% coconut oil, and 10% flower water. This is natural collagen for skin. If you have black under eye, under arm, cleaning the face, for lotion, for all, any dark in your skin. Amber, that's for headache. Smell this one, please. For headache? Yes. For headache, migraine, and the flu for the catch cold and the relapse as well. Kā mums ir zvaigznīte, bet viņiem ir šitāds.
the cream. Sheikh, that's for stomach. If you have diarrhea too much, any problem with this? Yes. Yeah, so good for the stomach. After Egyptian food, that's one. Can she try? Can you try this one? You have it water, little bit water. Jā. Give me little bit water, Robin. Man tagad ir pauzīts, viss kārtībā. Vēl jādodas ir apakaļ. This is fast work. This will stop me. Yeah, stop diarrhea. No, don't worry. After 10 minutes, finish any problem in this area. Tomorrow problem, we come tomorrow here and tell you that there is a problem. Okay, tell me. Okay. This one. A little bit better. That's one. Varētu būt, ka viņš kaut Atgādina bērnībās kaut kādu zāles tādas dārgu garšo. bronhu kaut kādas, ne? Man tā kā bronhu kaut kādu tēju, tā kā. لا ثواني عشان عايز اصور واعمل بلو. Robert? Tagad mums nevienam nebūs. Don't worry, this is fast work for the stomach. And this is dessert rose for decoration. Ņemums. Cheers. Priekā. Nu, pārējās. Padzēr, mēs to izdarām. Nekas, vēlreiz saskandinam. Garšīga šķēr. Mīlīgi krūzīt. Jā. To arī nezinu, kā viņi ir mazgāti. Viņš pārnām mazgāt. Nu, mēs iedzērām vēderzāles, tāpēc būs viss labi. Viņi sākumā iedod vēderzāles un tad viņi dod savu tēju. Iedomājieties, un jūs paliekat vieni paši nekurienē. Jūs te vienkārši esat, jums nav ne ēdienas, jums nekā nav, jūs te paliekat tur pēc tam vēl. Šeit nav šitie te prusaki vai kā viņi sauc, skorpioni. Mēs cenšamies parādīt jums tā, lai jūs arī sajustos, ka jūs esat šeit ar mums. Es ceru, ka mums šī vismaz sanāk, ka šī ir pirmā reize, ka mēs ko tādu daram. Un cerams, ka jums patiks. Un skatīsieties vēl mūsu video. Dodas prom. Un mēs paliekam vienas pašas šeit. Mēs pārbaudījām, ka te arī citi baltie turisti, kas paliek ar mums. Tas ir moments, ka beidzot tā ir jāsaka. Jo Robčiks ar Sintīju rītī cīnījās, lai mēs braucam ar viņiem, vai arī pagaida mūsu busiņu, bet nu nekas, mēs palikām, uzticēsimies. Mēs palikām tikai tāpēc, ka mums aiz muguras ir sieviete ar bērnu, kas arī brauc uz hotelu, tāpēc, tikai tāpēc. Jā, savādāk mēs nepalikt, jo pārējie ir vietējie visi. Un vēl es vēlējos pateikt to, ka es gribu uzslavēt savu vēdriņu un sevi, jo es šodien esmu izdzīvojusi, es esmu vienkārši visa nodegusi, visa seja man vienkārši sarkana. Esmu izskatījusies džipā, kas bija nenormāli forši, esmu izbraukusi ar kvadricikliem, es esmu vienkārši izdzīvojusi un es vienkārši ļoti par to priecājos, jo man bija moments, ka es tiešām apsvēru mušku palikt drošības pēc viesnīcā, jo es vēl nezināju, kas būs. Bet es esmu šeit, es esmu dzīves, esmu ļoti priecīga, mums ļoti patika. Nu, kaut ko tādu. Mēs sajūtām šodien Ēģipti un paldies GoTrip par tik spontāni labu ceļojumu un meklēt ceļojumus tur. Mēs skrienam uz mašīnu. Let's go! Maziņš updates, kā mums gāja. Respektīvi, vakarā atnācām mājās uz viesnīcu, uz numuriņu. Aizgājām paēst un pēc tam mēs vienkārši burtiski pēc kādas stundas atlūzām, jo mēs bijām beigtas un bijām ļoti priecīgas par to, ko mēs piedzīvojām. Nu, šodien mums ir pēdējā diena, bijām pludmalītē, kā var redzēt. Vienkārši viss ir iesauļots. Jā, rīt mēs jau braucam mājās, šodien ir otrdiena, tā kā noteikti gan jau vēl kaut ko parādīsim, bet palielam šī diena mums ir bijusi ļoti chill, vienkārši pie pludmalītes, pasauļoties un jā. Kur Vika? Peace, jā. Sauļojoties, protams, man visu laiku bija saules brīles, tāpēc bišķiņi ir iesauļots. Tā kā varbūt vajag nevar redzēt, bet jā. Kopēdējais vakars Ēģiptē. Smuki, skaisti. Basēniņi, silts. Negribās atpakaļ braukt ne siltumu, bet es teikšu godīgi, gribās īstenībā mājās. Īstie latvieši kā nekā. Mēs tieši šodien runājām, kad gribās mājiņās arī. Mēs te bijām 5 dieniņas, bet mēs sirsniņā esam ļoti patriotiski un mājas tomēr tāpat pietrūkst. Ir skaisti, kad ir silts un daba, ūdens, var paspeldēties, bet
pat, ja drūmā Latvija, tāpat pie viņas gribās. Tagad pafilmējam pāris video, uztaisim pāris bildītas, un tad jau dosimies krāmēt koferus, un rīt jau 10 uz lidostu. Pēdējās vakariņas šeit, Ēģiptē, un mēs ejot uz šejieni runājām, cik ļoti mums gribētos maķīti. Tieši tā, mēs esam ļoti vienkārši cilvēki. Pameklēsim kaut kādas vienkāršas lietiņas, jo tas šīs zemes ēdiens, viņš ir tāds interesants un labāk izvēlētos kaut kādu lido laikam vai maķīti, jā. Bet neko, iesim pārēst, un tad jau krāmēsim koferis un rītā dodamies prom. Īstenībā bišķīgi gribās mājās. Jā, bet neko, labi, ēst. Var uzfilmēt, mēs satikām pirmo latvieti Ēģiptē. Čau. Bet no Anglijas, bet no Latvijas, jā. Bet tavs teicis, ka dienā nedzīvo Kurpjurs? Nē, un viņš man teicis. Nē, bet vai augstuzējumos, jā, mēs atpazināt, ja skatāties Kurpjurs. Jā, tāpēc es tāds atrast. Jā. Čau visiem. Jā, bet pasveicināt, čau. Manas vakariņas, tur ir pīlīte, lielops, nūdeles olu, maizīte un gurķīts ar tomātiņu. Ļoti garšīgi būs. Mums notiek pakošanās darbi šobrīd. Mums ļoti nepatīk šis, jo mums ir bišķiņ daudz drēbes. Mēs tā kā uz nedēļu vairāk tādu braukt, uz 2 nedēļām, man liekas. Mums ir tā kā pilni koferi un mēs vēl nopirkām lietas un mēs tagad cenšamies kompakti visu salikt. Novērtē savu situāciju. Labi, man auti trāki laikam, bet es redzu, ka ir daži cilvēciņi, kuriem ir trāki. Parādīšu jums vikas stūrīti. Drēbes ir šeit. Drēbes. Te vēl. Lietas. Tur ir vienas drēbes, te ir jau gandrīz pilns koferis. Drēbes. Kurpes. Kurpes es jau saliku. Vika. Jā. Tā kā man ir vēl drēbes, man ir galdiņš un man ir gandrīz pilns koferis. Good luck to me. Sandija palīdzēja nodzēst ugunsgrēku šodien, viņa bišķiņ apdega, neņemiet vērā. Ok, mēs dodamies prom. Beidzot. Mēs dabujām, ko gribējām, atpūtāmies, neko nedarījām. Bija mums viena diena ar ekšanu, un tas bija viss ārā, kur brauc arī mūsu autobus. Liels dzeltens autobus. Mūsu puncīši īsti neizturēja Ēģiptes ēdienu līdz galam, bet pagaidām mēs esam dzīves, viss ok. Par to būs vēl storija. Mēs esam Rīgā, mājās. Viena izstāsta, ka ir bijusi Ēģiptē, otra nē. Viena sarkana, viena balva. Overall, viss bija forši, lidojums bija mierīgs, bija tās gaisa bedres, visu laiku noskatījos Netflixu. Sandija laikam visu kaut ko izdarīja. Es paskatījos Netflixu, paidu, pagulēju, paklausījos mūziku, tad padomāju, un tad, protams, Vikai pateica, ka man vēl ko darīt. Nu ko, esam jā, viss ir kārtībā, gaidam bagāžu, bet tas vēl nav viss. Nu ko, mēs runājam par maķīti. Mēs dabujām maķīti. Aiziet. Cheers! Cheers! Un paldies, ka skatījāties, ierakstiet komentārā kaut ko labu un foršu un piesakojot mūsu jaunajam kanālām. Nu esam atpakaļ Latvijā. Maķītis ir mūsu puncīšos, varam tad uztaisīt īso rezumē. Sāksim ar izmaksām. Brauciens ar atlaidi mums izmaksāja 1073 eiro. Tajā iekļauts lidojums, transfers un viesnīca uz 5 dienām. Tūre ar kvadricikliem un džipu pa Tuksnesi vienai personai izmaksāja 45 eiro. Un šeit jāsaka milzīgs paldies GoTrip, kad viņi mums palīdzēja šo visu realizēt. Šopingā es iztērēju aptuveni 400 eiro aksesuāros un suvenīros, bet Sandija 200 eiro. Tā kā Sandijai sanāca mazliet pacīnīties ar vēdera problēmām, vajadzēja doties uz aptieku. Tur zāles izmaksāja lētāk, iztērēja tikai 20 eiro. Tad kopumā man ceļojums izmaksāja aptuveni 980 eiro. Šis 5 dienu ceļojums bija lieliska atpūta un tieši tas, kas mums bija vajadzīgs. Noteikti varam ierakstīt komentāros, kur jūs gribētu aizbraukt uz nākamo ceļojumu un varbūt arī padalīties savā pieredzē, uz kurām valstīm jūs esat aizbraukuši un ieteiktu mums arī pamēģināt. Paldies visiem, kas skatījās mūsu pirmo vloga sēriju un tiekamies citos piedzīvojumos. Bučiņās!